Es sveicu visus 1. adventā, 1. decembrī. Mēs šajā adventa laikā esam ceļā. Mēs esam ceļā uz Ziemassvētkiem, mēs gatavojamies tiem, plānojam tos. Patiesībā mēs esam ceļā visas dzīves garumā. Jo mazāks ir, galīgi maz bērni, bet tad bērni ļoti gaida Ziemassvētkus. Viņi jau gada vidū ir gatavi svinēt Ziemassvētkus. Un mums arī mājās palānām arvien vairāk kādas dekorācijas parādījās, gaismiņas, un arvien uzstājīgāks parādījās arī bērnu jautājums, kad tad būs adventa kalendārs, kad varēs tās šokolādes ēst. Un mēs tā pacietīgi teicām, būs. Bet neļāvāmies provokācijām, teiksim tā. Un šorīt no rīta, kad bērni atskrēja no savas istabas pie manis, es tur istabā sēdēju, lasīju, vēl bišķiņa mazliet kaut ko pie svētrunas, tur kaut ko koriģēju. Un viņi atskrien, un viņi nesaka ne labrīt, ne prieks tev redzēt, bet kur ir mans kalendārs? Un pie pieklājības mēs vēl strādāsim, bet viņi dabūja savu dienascho šokolādes devu, un tagad katru dienu sāks mazliet ar cukuru. Tā kā es domāju, tas ir tāds labs indikators, kas bērniem palīdz virzīties uz priekšu. Pagājušajā gadā mums nācās konfiscēt vienu no kalendāriem, jo viņš tur sāk ēst no māsas kalendāra un bišķiņas steidzās uz priekšu. Bet tādi mēs esam. Bērni mums parāda to, kādi mēs esam. Mēs arī neprotam tajā ritmā un laikā iet. Ceļš līdz Jēzus piedzimšanai, līdz pirmajiem Ziemassvētkiem arī nesākās tikai mēnesi pirms Ziemassvētkiem. Bija pravieši, kas gaidīja jau gadu simtiem to un runāja par to, ka nāks Jēzus, ka nāks glābējs, ka nāks šis ilgi gaidītais ķēniņš. Sabiedrība jau tajā laikā redzēja, ka tas, kā tā funkcionē, nav pilnvērtīgs, ka ir jābūt kaut kam lielākam, kaut kam varenākam. Un mēs šajā adventa laikā vairāk iesim kopā ar Mariju, kopā ar Jāzepu, jo arī viņiem patiesībā nesākās Ziemassvētki tā kā pārsteigums. Tas pārsteigums bija, bet tas sākās kādu laiku iepriekš. Kad pie Marijas, kā mēs lasījām, ieradās eņģelis ar šo šokējošo, pārsteidzošo, negaidīto vēsti, kas izmainīja visu viņu dzīvi. Un es līdz galam nestādos priekšā, kāda bija tā saruna, kad Marija devās pie Jāzepa. Un cik ļoti viņam bija viegli vai grūti noticēt šim stāstam, bet mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā. Mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā mazliet no Jāzepa perspektīvas uz šo pašu notikumu, kur 1. nodaļā, 20. 21. pantā rakstīts, ka viņš par to domāja, par visu, ko Marija acīm redzot bija izstāstījis. Redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ir ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Visdrīzāk, ka Jāzeps vārtījās pa gultu, nevarēja saprast, kas tagad te notiek. Un viņam jau bija, kā mēs lasām, plāns atstāt Mariju. Es nezinu, kā tas tulkojās vislabāk, bet kaut kur tā ir bēgšana, kaut kur tā ir tāda vainas uzņemšanās, ka Marijai nav jāskaidro tik ļoti, bet viņu var vienmēr vainot Jāzepu vai kā. Bet neizstās ļoti vīrišķīga rīcība, vismaz ne ar šī laikmeta acīm. Bet ceļš uz Ziemassvētkiem vienmēr ir tāds laiks, kas ir mazliet ar pārsteigumiem pilns. It kā tas ir ļoti paredzams laiks, bet tajā pašā laikā vienmēr mums ir tā spriedzi, kas krājās, un reizē arī kaut kāds prieks, kas krājās, un tad tas viss paiet, un liekas, kur tas bija? Varētu atkal kaut kad drīzumā kaut ko ieplānot tādu. Bieži vien mēs sanākam kopā ar ģimeni. Un nereti ģimeni ap sevi pulcina mamma. Tas nav vienmēr, tas nav visos gadījumos, bet ļoti bieži tā ir mamma, kas pulcina. Un tad, kad bērni izaug, tad mamma aicina mazbērnus, vai ne? Un atkal tas viss tā pulcējās kopā. Un ir kaut kas skaists, ģimenisks, labs.
Bet mamma jau nav mūžīga. Un tad mamma kādā brīdī vairs nav. Un tad jautājums vienmēr ir, kas notiek tālāk? Kāda šim visam jēga? Kāpēc mēs to vispār darām? Kāpēc mēs pulcējamies? Kāpēc mēs svinam? Vienmēr jautājums, kurš būs tas, kurš uzņemsies šo tālāk lomu, kurš pulcinās ap sevi. Reizēm, kad mazs bērniņš ienāk ģimenē, tad atkal ir jāizvērtē, kā mēs tālāk svinēsim. Kad pāris apprecās, jautājums, kā mēs svinēsim, pie kuriem vecākiem mēs brauksim. Kādas tradīcijas mēs veidosim. Es pirms pāris gadiem runāju ar kādu mācītāju, un mēs runājām par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām draudzē. Mūsu un viņu draudzē. Un es biju mazliet pārsteigts par to, ka jā, viņiem ir kādas dekorācijas un adventas svētces, bet viņi teica, nē, mēs nesvinam šos svētkus, jo gadā ir tikai 52 nedēļas, un par Jēzus dzimšanu mēs runājam vienā no tām, nevis 4 no tām. Un mums savukārt Matejā varbūt vairāk tas mērķis iet tādā ritmā, kā cilvēki ikdienā domā par lietām, kas viņu prātus aizņem un sirdis. Un mēs redzam, ka tas ir svarīgs notikums, kuram ir jāgatavojas, jebkuriem svētkiem mums ir jāgatavojas. Mums ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām, kāda tam visam ir jēga. Un ja mums nav šī kaut kāda atklāsme lielāka vai aicinājuma svinēt, tad mums patiešām Ziemassvētki var kļūt par vieniem no svētkiem gada griezumā, un patiesībā par vieniem no stresainākajiem un dārgākajiem svētkiem gada griezumā, kurus kādi pats teikt, labāk viņus nemaz nesvinēt. Ja? Un tad ir kādi, kas izvēlās bēgt projām, un pazīstams pat ir ģimenes, kas ļoti labprāt nopērk biļetes uz siltām zemēm un sagaida Ziemassvētkus zem palmas, un ja var atļauties, kāpēc ne, bet prom no tās jēzgas, projām no tās spriedzes. Bet katrā gadījumā mēs esam šajā ceļā. Un mums ir jāatrod atbildi uz to, kāpēc svinēt. Un mums jāatrod vēl lielāka atbildi uz to, kāpēc dzīvot. Nevis vienkārši eksistēt šajā pasaulē. Un es ticu, ka Dievam ir labs prāts un labs plāns ikviena cilvēka dzīvē. Un viņš dod tādu lielāku aicinājumu mūsu dzīvē. Bet reizēm tas ir mazliet biedējošs aicinājums, ka tā nāk kā tāda atklāsme. Un tāpēc es šodien gribu teikt, tas svētrunas virsraksts, pie kā es gribu turēties, ir nebīsties no aicinājuma. Nebīsties no Dieva dotā aicinājuma tavai dzīvei. Jo tajā brīdī, kad mēs tiekam konfrontēti ar kaut ko lielāku, kas ir pāri pa maniem sapņiem, par manām vīzijām vai iecerēm, tad ir dažādi veidi, kā uz to reaģēt. Un viens no izplatītākajiem ir neticība un bailes. Bet tad, kad mēs tiekamies ar Dievu, mums nevajadzētu būt pārņemtiem ar neticību vai bailēm. Liekas, ka mums tajā brīdī būtu viņš jāslavē, jāpielūdz, jāzemojas viņa priekšā. Un varbūt pat jāprasa ļoti konkrētas detaļas, kā tālāk dzīvot. Bet, kad mēs skatāmies gan šeit uz Mariju, Jāzepu un uz daudziem notikumiem Bībelē un arī mūsu dzīvē, ļoti bieži tās ir tieši bailes, kas pārņem. Mēs lasām, piemēram, par Mariju. Ka tajā brīdī, kad eņģelis pie viņas nāk un parādās, viņš viņai saka, nebīsties, Marija. Nebīsties. Viņš viņai ir izteicis kādu sveicienu, viņš redz viņas seju, un, protams, ka, kā jau Dieva sūtnis redz arī viņas sirdi, viņš redz, ka tur ir kādas bailes. Viņš saka, nebīsties. Mēs lasījām pie Jāzepa, izlasīsim vēlreiz no Mateja 1. nodaļas 19. līdz 20. panta. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepus šķirties, kad viņš par to domāja, redz, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ir ieņemts, ir no svētā gara. Šeit varbūt nav tās bailes tieši no Dieva, bet no tā stāstījuma, no ko Marija bija stāstījusi, ka viņa ir ieņēmusi bērniņu, kas ir Dieva dēls. Svētā gara ieņemts pilnīgi neloģiski, nesaprotami. Viņš saka, uzticies man, nebīsties no šī uzdevuma, nebīsties no šī aicinājuma, kas ir iedots konkrētajai ģimenei, Marijai un Jāzepam. Mēs varam lasīt arī par Jāņa Kristītāja vecākiem, kas arī ir turpat netālu paralēli šajā stāstā. Jo
Jāņa Kristītāja tēvs bija kalpotājs templī, un kad viņš bija templī, svētajā vietā, lai kalpotu Dievam, viņš patiešām tur sastapās ar Dievu, un tas, kas notika, bija, viņu pārņēma bailes. Mēs lasām Lūkas 1. nodaļā 11. līdz 13. pantā. Tad viņam parādījās, Zaharijam parādījās kunga eņģelis, nostājies pa labi no kvēpināšanas altāra. Kad Zahari to ieraudzīja, viņš satrūkās un viņu pārņēma bailes, bet eņģelis viņam sacīja: nebīsties, Zahari, tava lūgšana ir uzklausīta. Tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu, un tu sauksi to vārdā Jānis. Tātad par Jāņa Kristītāja piedzimšanu eņģelis pavēst. Un liekas tik interesanti, ka kur ir tavas kvēlākās lūgšanas. Un tad, kad tās burtiski sāk piepildīties, tev pārņem bailes. Ka viņš ir vietā, kur viņam bija jāsastopās ar Dievu, un viņš patiešām sastopās tur ar Dievu sūtni, viņu pārņem bailes. Un tas jau nav tikai šajā Lūkas un Mateja evaņģēlija 1. nodaļās. Pie Jēzus dzimšanas, pie Jāņa Kristītāja dzimšanas. Mēs redzam, ka šādi līdzīgi notikumi ir viscaur Bībelē, vecā derībā, kur Mūzes, kā Izraēla tautas priekšstāvs, kurš bija komunikācijā ar Dievu un reprezentēja to, ko Dievs stāsta un ko atklāja, arī tur mēs redzam līdzīgu principu. Un Dieva sirds bija, ka visa Izraēla tauta ir šie ķēnišķīgie priesteri, kam ir dzīves attiecības ar Dievu. Dievs saka, es negribu būt kaut kur tālu, es gribu būt pie jums. Un tauta tomēr nevēlas būt tur klātesoša. Un mēs lasām, ka tad, kad Mūzes ir bijis tikko kalnā, Sīnai kalnā, saņēmis 10 baušļus, tad mēs lasām, ka viņi tātad tautas priekšstāvi teica Mūzum: runā to ar mums, un mēs klausīsim. Bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam. Mūzes teica tautai: nebīsties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkotu. Un tauta stāvēja iztālēm, bet Mūzes tuvojās mākonim, kurā bija Dievs. Mēs redzam, ka cilvēki viņiem ir bail. Un man liekas, ka mēs tik bieži attopamies turpat. Dievs, kurš saka, lai nav neviens starpnieks starp cilvēku un Dievu, kā vien Jēzus Kristus, kurš Ziemassvētkos piedzima, lieldienās mira un augšām cēlās. Viņš ir mūsu vienīgais starpnieks, bet mēs joprojām meklējam Mūzu, mēs joprojām meklējam Mariju, kas ir kā starpnieks. Reizēm mēs meklējam, ka mācītājs būs starpnieks vai kāda cita garīga autoritāte. Bet mēs tādā veidā apzogam paši sev. Mēs bīstamies no tām dzīvajām attiecībām, kuras Dievs vēlās mums dot. Viņš grib mums iedot tādu lielāku aicinājumu un jēgu mūsu dzīvē. Mēs redzam, un pēdējais piemērs šajā kontekstā, ko es vēlos minēt, ir apostols Pēters, kuram līdzīga sastapšanās ar Kristu un tāda atklāsme par to, kas viņš īsti ir, gāja roku rokā ar bailēm. Un tas ir brīdis, kad Jēzus aiziet pie šiem profesionāliem zvejniekiem, kuri ir visu nakti smagi strādājuši un pilnīgi bezjēgā, jo tīkli ir tukši. Viņš viņiem saka, iemetiet tīklus otrā laivas pusē, un viņi nespēja viņus izvilkt ārā. Viņi māja ar roku: brauciet vēl kādu laivu klāt, mums tas ir jāizceļ ārā, mums tas ir jāizved krastā, lai mēs varētu labi to pārdot. Bet kaut kas Pēterim saslēdzās viņa sirdī un viņa galvā. Un to redzēdams, Simons Pēters nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmoni un visus, kas bija ap viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ. Tad, kad Dievs atnāks un viņš tev grib svētīdams svētīt, viņš grib tev dot labāko, viņš grib tev atklāt savu dabu, mums pārņem bailes. Un mēs pat reizēm varam teikt: ej prom no manis, kā Pēters to šeit saka. Sastapšanās ar Dievu var būt biedējoša, jo tā izgaismo to, kas ir manā sirdī. Tā izgaismo manus dzīves tumšākos nostūrus, trūkumus. Un patiesībā sastapšanās ar Dievu ir biedējoša tādēļ, ka tā var pilnībā izmainīt manas dzīves trajektoriju.
Es esmu kaut ko plānojis, es esmu veidojis biznesu, kā Pēters uzņēma. Viņam ir sava laiviņa, savs tīkls. Jāzepam un Marijai bija plāns, ka mēs esam sadarinājušies, vīsim kopā savu ģimenes liksdiņu, mēs tur veidosim kaut ko, mēs tur strādāsim. Viņiem arī ir tur galdniecības kaut kāda firmiņa. Un tad atnāk Dievs, atnāk eņģelis, saka, es gribu izmainīt trajektoriju. Visai tautai, Izraēla tautai. Viņš saka, es esmu šeit, es gribu jūs vadīt uz brīvību. Es gribu jums svētību, es gribu jums labu. Bet tāpēc mēs esam pieraduši pie sava rāmīša un neprotam no tā izkāpt ārā. Tāpēc cilvēki tik bieži vien paliek toksiskās attiecībās, kurās ir reizēm vardarbība vai atkarības vai kas cits, un nespēja izkāpt no tām ārā. Tur ir līdzatkarība. Tur ir neziņa par to, ka var būt labāk. Tur ir neticība tam, ka Dievs vēlas tev kaut ko labāku, un tu esi iesprūdis tajā vidē. Ir tik svarīgi pazīt to, kāds ir Dievs. Tik svarīgi apzināties, ka viņam ir labs prāts un plāns tavai dzīvei. Apzināties, ka viņa žēlastība ir tik liela, ka tā spēj apklāt arī tavu pagātni, arī apklāt tavas kļūdas, apklāt tavas vainas un dot tev jaunu nākotni, labāku nākotni, lielāku aicinājumu, lielāku atklāsmi ne tikai par Ziemassvētku svinēšanu, bet par visu dzīvi. Un man tik ļoti patīk, atgriezīsimies pie Marijas, man tik ļoti patīk, ka eņģelis runā ar Mariju. Viņš viņai saka, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Protams, ka stāsts nav tikai par mēs nevaram visu stāstu tā projicēt uz sevi un teikt, re, kur tagad es esmu Marija vai Jāzeps vai Dāvids vai Pēters vai vēl kāds. Bet mēs varam skatīties uz tiem principiem. Un mēs zinām, ka Jēzus ir pilns žēlastības. Un pie Marijas sākās šī jaunās derības, varētu pirmssākuma būt. Līdz tam ir vecā derība Bībelē, mēs lasām. Ja? Bībelē ir divas lielas daļas. Ir vecā derība, jaunā derība. Vecā derība rāda par to, ka cilvēks savā spēkā, lai arī cik ļoti censtos, viņš nespēja nodzīvot labu un svētu dzīvi saskaņā ar Dievu vārdu un plānu. Un mēs varam parakstīties zem 10 baušļiem un teikt, mēs tam piekrītam. Tie ir labi, vērtīgi principi, pēc kuriem dzīvot, bet lai arī cik ļoti es censtos, es nespēju tos piepildīt. Un jaunā derība sākas šeit. Kur eņģelis nāk pie Marijas un saka, kur tu esi atradusi žēlastību Dieva acīs, jo no tevis piedzims bērns, kas tiks saukts par Dieva dēlu. Viņš dos jaunu cerību, jaunu nākotni. Un mēs līdzīgā veidā, tāpēc, ka esam Dieva bērni, varam piedzīvot šo žēlastību un dzīvot tajā un palikt tajā un saņemt šo jauno dzīvi. Nevelti mēs sakām, ka sekojot Dievam, mēs dzīvojam jaunu dzīvi, atjaunotu dzīvi, labāku dzīvi. Un Dievs dod šo vīziju, kas ir lielāka par manu pašu spēju to aptvert. Manā prāta rāmītī, manā teoloģijas rāmītī, manā kaut kādā dzīves apziņas rāmī. Tas ir kaut kas lielāks un varenāks. Mēs lasām šeit, kur eņģelis runā ar Mariju, viņš viņai saka, un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu un dos viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par visaugstākā dēlu. Un kungs Dievs tev dos viņam Dāvida, viņa tēva troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi. Un viņa valstībai nebūs gala. Un Marija saprot, par ko eņģelis runā, jo viņa zina, kas ir Dāvids, viņa zina Izraēla tautas vēsturi. Viņa zina to, ka tas ir bijis vēsturiski visietekmīgākais un varenākais un stiprākais Izraēla tautas ķēniņš, kurš ir iekarojis ar viņu jaunas teritorijas un reizē nekad nav sasniedzis apsolītās zemes robežas, kuras bija daudzkārt lielākas nekā to, ko Dāvids bija iekarojis. Dievs bija teicis, es esmu jums vēl vairāk sagatavojis un apsolījis Abrahamam, jūsu tautas tēvam, nekā tas, ko Dāvids ir iekarojis un izcīnījis. Un redzi, un viņš saka, un viņš, Jēzus, tavs dēls, iemantos to. Un viņš valdīs mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala.
Tas būs kaut kas varens, un viņi saprot, par ko ir runa, bet viņi nesaprot, kā tas ir iespējams. Šeit un tagad mēs esam daļa no Romas impērijas. Mēs esam pilnīgi nosacīta necila, jauna, topošā ģimene. Viņai ir ļoti skaidri iemesli, kāpēc tas nav iespējams. Vīzija ir lielāka par viņas spēju aptvert, lielāka par viņas dzīvi, lielāka par viņas plāniem. Un tad, kad Dievs nāk ar savu aicinājumu, ar savu atklāsmi mūsu dzīvē, visbiežāk, es neteikšu vienmēr, tāpēc, ka man ir zināms pietāta un bailes no vispārinājumiem, bet visbiežāk Dievs tad, viņš teiks, tava dzīve būs, tavs dzīves aicinājums būs lielāks par tavu mazo dzīvīti, lai tas izklausās tā nicinoši, bet nē, Dievs vienkārši vēlas svētīt plašāk, jo viņš grib, ka mēs esam viņa svētība kanāli šajā pasaulē, ka mēs esam šajā pasaulē par viņa vēstnešiem, ka mēs ar savu dzīvi atspoguļojam viņa godību un nesam to šeit. Man tik ļoti patīk mūsu Dievs tajā ziņā, ka viņš atstāja vietu mūsu šaubām. Šajā stāstā, un ne tikai šajā daudzos Bībeles stāstos, Dievs atstāja vietu šaubām tādā ziņā, ka viņš nāk ar dubultu apstiprinājumu. Pie Marijas viņš nāk kā šis Dieva vēstnesis, eņģēlis, nezinām, tā bija parādība, sapnis, vīzija vai fizisks kontakts, kas visbiežāk tā tiek skaidrots, bet pēc tam Marija to pavēsta Jāzepam, kurš paliek tādā zināmā neticībā, bet viņi dodas pie savas radinieces Elizabetes un burtiski ieejot viņas namā, vēl neatverot savu muti. Elizabete ir tā, kas apstiprina šos vārdus, ko eņģelis viņai ir teicis. Ir cilvēcisks apstiprinājums tam, ko Dievs ir iepriekš izdarījis un ko iepriekš ir pavēstījis. Un mums to vajag. Reizēm ir tāda sajūta, ka tev liekas, es kaut ko sapratu, man kaut ko svētais gars manī tā kā urda iekšā. Ir tā, mēs sakām, svētā neapmierinātība par kaut ko. Liekas, kaut kas ir jāmaina, kaut kas jādara citādāk. Bet kamēr nav tas otrais apstiprinājums, liekas, bet varbūt es esmu kaut ko pārpratis. Marijai tā bija Elizabete, kas apstiprināja. Jāzepam bija pilnīgi otrādi. Atnāca Marija, cilvēciskais vēstījums par nākotni, par šo aicinājumu, kaut kādu lielu dievišķu atklāsmi. Un Jāzepam bija, pagaidi, šis izklausās pārāk jocīgi. Es tajā nezinu, vai redzu sevi. Un tad nāk eņģelis sapnī un viņam apstiprina. Ir otrādi secība. Cahariem, par ko mēs lasījām, bija eņģelis, kurš nāca ar vēstījumu, un atšķirībā no Marijas, Caharija palika mazliet tādā lielākā neticībā, ka tas nav reāli. Mēs esam pārāk veci, tas izklausās pārāk nereāli, un viņš teica, ka tev būs zīme, kas to apstiprinās, un viņš zaudē valodu ar nosacījumu. Viņš teica, tu atgūsi valodu tad, kad bērniņš būs piedzimis, un tu būsi izdarījis paklausību. Tu būsi iedevis viņam to vārdu, ko es esmu teicis, tādā veidā apstiprinājis, ka tu piekrīti šim aicinājumam tavai dzīvei. Visu laiku ir tas dubultais apstiprinājums. Un arī man un tev ļoti bieži, kad tu esi šaubās, kur Dievs man aicina, mēs gaidām to otru apstiprinājumu. Liekas, ar to vienu nepietiek, ar to dievišķo nepietiek, ar to cilvēcīgo nepietiek. Mums vajag abus divus. Es atminos savu stāstu, kad mēs ar Elīnu sākām just to aicinājumu iet pilna laika kalpošanā. Likās, pagaidi, tur vajag abus divus. Tur likās, bet varbūt es esmu pārpratis, varbūt tas ir cilvēcīgs spriedelējums, un man vajag to dievišķo apstiprinājumu. Un bija vairāki tādi momenti, kur tu redzēji, ka mācījās Ainars Purmals no šejienes skatoties virsū, saka kādu lietu, un es nezinu, viņš jau nedomāja to varbūt par mani. Bija kādas reizes, kad darbā, kur es strādāju, es saņēmu šos apstiprinājumus netiešā vai tiešā veidā. Un ar to pietika tajā brīdī, jo tie bija vairāk apstiprinājumi manā dzīvē. Bet redz, arī cilvēcīgi tu vienmēr sapratīsi, ka ir tas bet, kāpēc tu to nevari. Ka ir tās limitācijas. Ir limitācijas tavā kaut kādā kvalifikācijā, ir limitācijas tavā spēkā, ir limitācijas tavā finanšu spējā, tavos līdzekļos. Un labā ziņa, ka mums tas nav jāpaveic vieniem pašiem.
Eņģelis arī šeit Marijai saka, jo Marija saka, bet kā? Mēs lasām no 34. panta uz priekšu. Marija uzreiz jautā eņģelim, bet kā tas var būt? Es saprotu, kā bērni nāk pasaulē. Es vīru nezinu, mēs neesam precēti. Mēs taupam šo tuvību laulībai. Kā tas var būt? Un eņģelis viņai atbildēja, svētais gars nāks pār tevi. Un bez svētā gara mēs Dieva aicinājumu nespējam piepildīt. Cilvēciski mēs varam skriet, mēs varam darīt, mēs varam mēģināt, bet mūs sagaida izgāšanās. Visbiežāk mēs vienkārši nemaz nesāksim. Šeit, bet svētais gars nāks par tevi, un visaugstākais spēks tevi pārklās. Tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls. Un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un viņa, kuru sauc par neauglīgu, ir jau 6. mēnesī, jo Dievam nekas nav neiespējams. Un šo es gribu, ka mēs atceramies, ka Dievam nekas nav neiespējams. Mūsu rāmis ir skaidrs. Mēs, protams, izvilkt bilanci. Mēs saprotam, ko mēs spējam un ko mēs nespējam. Bet Dievam nekas nav neiespējams. Viņš ir pāri mūsu laikam, pāri mūsu resursiem, pāri mūsu spēkam, un viņš grib joprojām darboties. Un šeit ir tā atšķirība starp Cahariju, kurš palika mēms, un Mariju, kur aizgāja Dievu slavēdam, jo viņi saka, redzi, es esmu kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tavu vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Iespējams, mana spekulācija, iespējams, tā ir vecuma īpatnība. Caharija bija jau vecs. Viņš teica, es esmu pārāk ilgi šajā pasaulē, nav iespējams. Es zinu, kā šī pasaule darbojas. Marija visdrīzāk bija apmēram 15, 16 gadus jauna. Es labi, ja tu tā saki, es ticu brīnumiem. Mums ir jāatjaunojas savā prātā. Mums ir jāatjaunojas savā mīlestībā pret Dievu, lai mēs varam teikt, es esmu šeit. Sūti mani, lieto mani, es gribu kalpot. Un tā iesākās pirmā Ziemassvētku stāsts. Jautājums uzreiz ir, kur tajā bildē esam mēs ar tevi? Mēs nevaram sev vienmēr ielikt Marijas, Jāzepa vai kāda cita Bībeles tēla vietā. Bet mums ir jāsaprot, kā Dievs darbojas. Adventa laiks, daudz gaismiņas, mēs liekam dekorus. Lai arī visdrīzāk Jēzus nepiedzima decembra beigās, drīzāk septembrī vai oktobrī. Bet tas varbūt pat nav svarīgākais. Mēs simboliski esam savā tradīcijā un kultūrā ielikuši to vistumšākajā gada laikā, kas mums parāda, ka Dievs ar savu gaismu ienāk pasaules tumsā. Tur, kur visgarākā nakts, tur, kur ir vislielākā pazušana, tur, kur liekas, nezinu, vai būs rītdiena, ir visaugstākā ziema. Nezinu, vai no šīs sasaluma ir izeja. Dievs ienāk ar savu siltumu, ienāk ar savu gaismu. Ķēniņš Salamans saka, ka nav gudri teikt, ka iepriekšējie laiki ir bijuši labāki nekā šie, bet man liekas, katra paudze tā domā, ka tad, kad mēs augām, zāle bija zaļāka, bija labāka. Viņš saka, tas nav gudri. Bet mēs skatāmies un sakam, jā, šis laikmets iet uz beigām. Mēs gaidām Kristus otro atnākšanu, un adventa laiks par to runā, ka mēs skatāmies uz nākotni. Kristus nāks, viņš nāks drīz. Mēs nezinām, kad, bet mēs uz to ticam. Kristus ienāk pasaules salauztībā, tajā tumsā, un viņš ienāk ar savu gaismu. Tā ir Ziemassvētku vēsts. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ka viņš, proti Jēzus, bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Šeit parādāmies mēs. Mēs esam daļa no visiem cilvēkiem, jo Kristus gaisma ir atspīdējusi tev, Kristus gaisma ir atspīdējusi man, un Kristus gaisma ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, arī kas ir ārpus baznīcas mūriem. Un tur tu un es ienākam bildē. Kristus nāca tevis dēļ. Un viņš tev nerauj uzreiz debesīs. Viņš tev atstāja šeit vēl kādu laiciņu. Viņš turpina, Jēzus turpina Jāņa 14. nodaļā. Viņš saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja nē, tad ticiet,
man šo darbu dēļ. Viņš runā uz saviem mācekļiem. Viņš saka, jūs taču redzējāt, kā es pabaroju tūkstošus, kā es gāju pa ūdens virsmu, kā es dziedināju slimos, kā es atvēru aklajiem acis, kā es ausis atvēru kurlajiem, kā es augšām cēlu mirušos. Viņš saka, bet paskatiet, kas notiks pavisam drīz. Kristus mirst un uzvar nāvi un augšām ceļās. Tevis un manis dēļ. Un viņš turpina, un viņš saka, ticiet šo darbu dēļ patiesi. Patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. Ko jūs vien manā vārdā lūgsiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūgsiet, es darīšu. Jēzus mums dod šo apsolījumu, kas ir atkal manā prātā neaptverams. Viņš saka, jūs darīsiet lielākas lietas nekā es esmu darījis. Man liekas, kur nu vēl lielāks nekā Jēzus? Bet viņš saka, tas tev nav jādara savā spēkā, es došu savu garu. Un mēs varam mēģināt atkal racionalizēt un teikt, es neredzu tos brīnumus tieši tādā veidā, ka mirušie augšām celtos, ka tur paralizētie tā celtos augšā. Bet evaņģēlija vēsts tiek sludināta. Mēs varam teikt, redz, kur mēs kā draudze to darām. Un ne tikai kā Matai draudze, bet kā globālā draudze. Un tas ir tik skaisti to redzēt. Bet reizē Dievs saka, tu esi daļa no tā. Tu esi daļa no viņa plāna, tu esi daļa no viņa misijas, tu esi daļa no Kristus miesas šajā pasaulē. Jēzus teica, tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā, un jūs manī, un es jūsos Kristus iemāju tevī caur savu garu. Tu esi daļa no viņa šajā pasaulē. Mateja evaņģēlija 5. nodaļā viņš runā par to, ka mēs esam zemes sāls un ka mēs esam zemes gaisma. Jēzus bija patiesā gaisma, kas ienāca. Un man tēlēni liekas, es esmu tāds mazs spogulītis, kuram uzdevums ir noķert to Kristus gaismu un atspoguļot pasaulē. Jo no manis nekas labs nevar nākt, bet es varu atspoguļot viņa raksturu, es varu atspoguļot viņa gaismu, es varu atspoguļot viņa mīlestību. Un to viņš arī pats saka mums. Jēzus saka tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Lai viņi ierauga to, kā tu dzīvo, ka tur ir gaisma, ka tur ir cerība, ka tur ir mīlestība. Un tas ir mūsu aicinājums. Kad mēs runājam, man vajag lielāku atklāsmu, man vajag lielāku aicinājumu. Šak, sāc šeit. Šis ir tavs aicinājums dzīvot labos darbos, būt par gaismu. Vispirms savā ģimenē, savā darba vidē, savā kāpņu telpā. Lai tu esi tas smaidīgais un jocīgais kaimiņš, kas iet un sveicina visus kāpņu telpā. Nevis īgnais, kurš ir. Lai tu esi tāds, par kuru visi skatās, bet tu svini svētkus citādāk. Visi ir mežonīgā stresā, bet tev kaut kāds tur miers ir iekšā. Kur to dabūt? Un tad tu vari teikt, nāc, es tev parādīšu te Matejā. Pie Jēzus, nevis Matejā. Matejā arī ir Jēzus. Viņš neiet garām. Viņš nāk, viņš ir ar mums ikvienā vietā. Lai jūs, caur jūsu dzīvi varētu godāts Tēvs tikt. Un es domāju, mēs katrs realistiski skatāmies, es tur vēl neesmu. Es nedzīvoju tādu dzīvi, lai visi mani ieraugot un uzreiz saka, nu reko jau bezmaz vai Jēzus inkarnācija mūsdienās atnākusi. Tu saproti, ka tev vēl tas svētapšanas ceļš ir jāiet. Un es domāju, tāpēc tik skaisti, ka mēs šodien varam baudīt Kristus piemiņas mīlestību. Kristus piemiņas mīlestība mums atgādina par to, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ. Kā viņš ir izlējis savas asinis, caur kurām mēs tiekam ievesti šajā jaunajā derībā, caur kuru mēs tiekam taisnoti. Nevis mūsu nopelnu dēļ, bet viņa nopelnu dēļ. Dzīve ir kā ceļš, pa kuru mums ir jāiet, un tur ir izvēles, kā dzīvot. Reizēm sajūt vairāk, ka mēs ejam tā kā upē, kura plūst, un tur mums ir vai nu jānomazgājas, vai jāpeld pretstraumi vai pastraumi. Kristus mūs aicina mazgāties viņa asins straumē. Skarbi skan, bet viņš saka, tā ir vieta, kur tu vari tikt nomazgāts no visiem tiem sārņiem, no visām sāpēm, no visām vainām, no visām traumām. Un tur tu vari saņemt jaunu sākumu, jaunu aicinājumu, jaunu dzīvi. Sāksim šajā adventē.
Sāksim šodien. Un būsim par gaismu šajā pasaulē. Tas ir tavs aicinājums. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, lūgt un sagatavot savu sirdi svētā vakarēdienu baudīšanai. Kungs, Jēzu, paldies Tev! Paldies Tev par to, ka Tu nāci šajā pasaulē, ka Tu nāci necilā veidā, ne tā, kā cilvēki gaidīja, ka Tu mūs pārsteidz nesagatavots, bet paldies Tev, ka Tu mūs katru arī individuāli atradis un vilcis pie sevis. Paldies Tev par to, ka Tu dod lielāku aicinājumu nekā to, ko mēs pasaulē varam atrast, ka Tu dod mums šo atklāsmi par mūžību, atklāsmi par to, ka Tu nāksi vēlreiz tiesāt dzīvos un mirušos. Paldies Tev par to, ka Tu ieaicini mūs savā ģimenē un savā lielajā misijā šeit virs zemes. Es lūdzu, ka mēs varam būt par gaismu, ka mēs varam dzīvot ar apziņu par Tavu žēlastību, ka mēs varam stāvēt uz Taviem apsolījumiem, līdzīgi kā Marija, kas paturēja prātā vārdus, kas tika teikti, ka viņi to ierakstīja savā sirdī, kad kāds pravietoja, kad kāds atnāca un kaut ko ieraudzīja. Es lūdzu, Kungs, ka mēs varam pieķerties pie Tava vārda un stāvēt uz tā un dzīvot saskaņā ar to. Kungs, Dievs, paldies Tev par žēlastību. Amen.